Čau! Šajā video salabosim tos divniekus, kur dēļ es neizgāju tehnisko apskati un brauksim uz season closing. Sāksim ar vecās liekšņu izgriešanu. Es izgriezu no sākuma testa kubiņu, lai apskatītos, kā tā dankrutvieta izskatās, kāpēc tur viss metāls ielocījās un izrādās, ka tur nemaz nekas vairs neeksistē. Esmu nopircis jaunu sliekšņu remontu komplektu un arī caurules, lai varētu izveidot dankrutuvietu. Uzliku veco izgriezto sliekšņu gabalu uz jaunā, apzīmēju tam apkārt kontūru un izgriezu skaistu gabalu. Būs tikai vēl jāizdomā, kā uztaisīt jaunu dankrutu vietu no šīs te izpuvušās vietas. Bija aizbrauc līdz depo un nopirkt šādu te plāksni. Esmu tagad noslīpējis, lai viņš būtu taisns, lai varētu domāt, kā metināt iekšā stabiņus, lai mēs varētu beidzot pacelt mašīnu un viņš turētos uz oriģinālā tā pacēlāja vietas. Tad nogriezu divus caurules gabalus, kurus es sametināju kopā. Šāds bija noslīpētais gala produkts. Ar dankrutu atstatēju tās caurules, lai viņas būtu stingri pret plāksni un metināju klāt. Apakšā iemetināju daudz lielāku plāksni, kur pieskarās arī kuzovām. Tad šādi te izskatās mana paštaisītā dankruta vieta. Visu esmu sametinājis klāt pie tās oriģinālās vietas, un es domāju, ka šeit noteikti varēs pacelt žurku un neuztraukties. Šādi ejot pa maziem punktiņiem, piemetināju visu slieksni. Tad šeit te pie glāzes ir caurums. Es biju redzējis, ka tur bija mazs caurumiņš, bet viņš izbakstīja un parādīja, ka tur ir normāls caurums. Tas būs jāizmetina. Izbakstīju pēc iespējas lielāku caurumu tur un tad apgriezu skaisti apkārt, lai varētu iemetināt jaunu gabalu. Tā kā puslieksnis vēl paliek liekas, izdomāju, ka arī tieši no šī paša metāla izgriezīšu plāksnīti priekšai. Esmu izgriezis tad šādu te plāksnīti, kur liksim tajā izgrieztajā vietā iekšā, piemetināšu no sākuma kubiņu daļu un tad ar āmuru piestīšu augšu un piemetināšu arī to. Es tos kartonus biju salicis malās, lai neaizdegtos vādi, bet skatoties no apakšas vai ir sametinājies, ka es nemaz nepamanīju, ka man jau tas pats kartons ir aizdedzies un sūdi briest. Slieksni esmu iemetinājis un noslīpējis, kur brunoks viņu esmu salicis virsū. No apakšas arī. Un tad priekšējā glāzē. Kur arī bija coķīts, iemetināja te iekšā. Kad brunoks nožuva priekšā un uz sliekšņa, visu sapūtu ar gruntskrāsu un pēc tam visu saziedu ar šuvju mastiku. Esmu kur visu ar šovju mastiku aizpildījis. Šeit arī visu ar šovju mastiku. Man vienkārši palika īsumā tik daudz, ka es domāju izpildīt visu. Bet kur arī ir sliekšņi viss aizlikts. Un tad šeit te apakšā arī. Viss pa skaisto. Tagad tikai jāgaida, ka viss šis te nožūs un varēs visu ar grubu nopost. Glāzes iemetināto vietu esmu nopūtis. No abām pusēm slieksni arī. Tad trešais divnieks ir par skaļumu. Izpildēja iekšā, iemetināt klusinātāju. Tā kā vairs nav garāžas, kur pašam sataisīt auto, aizved uz īstu servisu, lai viņi sataisa rokas bremzes, kur vienā pusē bija nolūzis šis te pins un nebloķējās riteņi.
Nomainīja arī to priekšējo demperi, viņš vairāk netrīc, un viņi pamanīja, ka mans radiators izskatās šādi, nevis šādi, taisnam, kā viņam ir jābūt. Tika uzstādīts arī jauns Nissens radiators. Salboja arī tās priekšējās ploktas skrūves, izvarba lielāks urbums un uztaisīja lielāku vītni. Pamanīja arī tai pašai glāzei otrā pusē caurumu aiz logu šķidruma tvertnes, tā kā to arī nācās sadaisīt. Tieši pirms grasījos braukt uz atkārtoto tehnisko apskati, nolūza bākas vāciņš. Reku var redzēt to nolausto ķepiņu, tad ātri devos iegādāties citu vāku, par laimi bija tieši tādā pašā krāsā, un tad skrēju uz tehnisko apskati. Tā kā tehniskā apskata veiksmīgi izieta, ņemam no šos te neglītos diskus un liekam virsū šos te skaistos Style 32 diskus. Aizbrauc arī uztaisīt savirzi. Dāvoju. Dāvoju. Nomainīsim arī šitās te nāses. Man viņas īsti nepatīk. Paņemšu ordinālās. Esmu rekur jau ordinālās pre-facelift nāses sagatavojis, tagad tikai jāizņem vecās laukā. Viena nāse jau samainīta. Tad ņemsim laukā to otru nāsi, kur uz pāris klipšiem viņš stāv. Hop. Bam. Bet tagad ir daudz labāk. Gala rezultāts kaut kāds šāds. Mainīšu šodien šo te veco BMW stūri, kurus nopirku uz apskatu, lai taurīt strādātu un to lentu dabūtu no aizmuguras. Mainīsim uz šo te skaisto BMW sporta stūrīti. Mums vajag noņemt šo te nost un rekur te ir vadi, kur aiziet uz taurītēm. Kaut kā tie arī ir jādabū laukā un jāpārliek visu uz jaunās stūras, un tad mēs varam uzlikt jauno stūri virsū. Tā kā šai vecajai stūrē es nolauzu plastmasu, kas turēja iekšā taurītes pogu, sapratu, ka vienkārši nogriezīšu to vadu un nečakarēšos ar otru pusi. Bum! Beigās arī pats šis te vidiņš bija jāizslipē, jo šis te ārējais bija pārāk resns izrādās. Tad, izslīpēja arī tur vidu, noslīpēja to vietu un tagad liksim virsū. Tā rekur ir virsū, pēc vīlēšanas cerēsim, ka strādās. Tad to pusvadu esmu savienojis rekur ar taurīti un tad šādu vadiņu pievienošu klāt tur, kas būs grounds un šeit te. Mīnusiņa rekur esmu pielicis pie tās starpmetāņa, starp stūru un pārēju. Pielicis viņu pie mīnusu un tad tāpat ir ar plusu. Piedarbināsim mašīnu, paskatīsimies, vai vispār strādā. Darbojas. Let's go! Varam likt smuki kopā. Pirms mēs braucam uz E36 Season Closing mītu, izdomāju, ka noplēsīšu šīs te sānu uzlīmes, jo viņas jau mazliet bija paplīsušas un uzlīmēšu savu YouTube nickname. Es ceru, ka kaut kāds... Ai!
čempionu brokastis pirms mītiņa. Esam veiksmīgi aizbrauc līdz Tukumam, tagad tikai jāpiepucē auto. Rekor ir visi saparkotie auto estrādes galā. Neliela pastaiga pauzīte, un tad jau parādīšu visas auto, kuri bija sabraukuši uz mītu. Aizgājām apskatīt arī Durbes pili. Esam atpakaļ estrādē, kur notiek apbalvošana. Kopumā pasākums bija foršs. Paldies visiem cilvēkiem, kur to organizēja. Tiekamies nākamgad. Bet jūs, man draugi, vēl nekur nepazūdat. Es jums parādīšu, kā es samainu vanus. Mainīsim vanus. Ņemsim šo te veco pretīgo nost un stādīsim jau atjaunot. Šeit būs tāds neliels raw garāžas session. Šitādi es atceros. Pagaid, ceru, ka šitais. Dāvā jau. Es uzliku. Es nezinu, maiņu. Labi, šis pēc tā kaut kāds instruments. Tā secret teeth. Jā. Ei, sanāk viņi. Es gribēju paprasīt.
Šeit mēs rotējam motoru 3 reizes, lai redzētu, vai motors joprojām ir taimiņā pēc vanas maiņas. Bišķi skroja. Man izsamās rotē. We for final boss. Are you? Šajā epizodē tas arī būs viss. Paldies, ka nostājāties visu video. Tiekamies jau nākamajā.